Tad pa vēja ģeneratoriem. Kā jau es minēju, iespējams tiem ir vieta kaut kur būt. Lai gan, ja tā iedziļinamies tehniskajās niansēs, tad es neredzu vispār, kur tiem būtu būt pretstatā tam kaitējumam, ko tad tie nodod videi. Bet līdzīgi kā saules paneļi, ko es minēju, ka tie var būt ļoti saulēnās zemēs vai tukšnašķainās zemēs, lai pasargātu šo vīdi no izdegšanas un vienlaicīgi varbūt tajā vietā varētu iegūt enerģiju un apakšā veikt kaut kādas apziņošanas tehnoloģijas. Iespējams arī saules, bet vēja ģeneratoriem ir vieta kaut kur būt. Varbūt tie ir vējaini, kalnaini reģioni, varbūt tās ir jūras piekrasts, bet nekādā ziņā tas neiet pilnīgi ne ar kādu loģiku, ka tie varētu atrasties mežos, Latvijas mežos, kas pirms tam dramatiski tiks izrakāti, izzāģēti, izbūvēti un piegānīti ar miljoniem kubikmetru betona, ko izmanto šo vēja ģeneratoru pamatnēs, milzīgam atbalstam, lai viņš varētu šo tori noturēt augšā un turēties tā vēja pretstībai, kas es īsti nestādos priekšā, kā būs utilizējams pēc gadu desmitiem, kad cilvēki atapsies un sapratīs, ka šīm tehnoloģijām nav nekāda jēga. Un runājot par jēgu, es tiešām neredzu jēgu Latvijā tos uzstādīt tādā apjomā, pat neskatot uz to, ka tas varbūt ir milzīgs naudas jautājums, ar ko tiek aizsmeltas mūsu politisko bāliņu mutes. Tas, ko es redzu, zem tā apakšā ir kaut kādas citas tehnoloģijas, ar kādu mērķi šeit tiek taisīti tik daudz. Proti, varbūt tie ir harpi, varbūt tās ir kādas mikroviļņu tehnoloģijas, varbūt tās ir izlūkošanas tehnoloģijas. Ņemot vērā, kurā vietā mēs ģeopolitiski un ģeogrāfiski atrodamies starp divām lielvarām, visdrīzāk tas ir tā. Vēja ražošana enerģijai būs tikai piesagam, un pārējais ir kaut kāds cits vadības vai ietekmēšanas mehanisms. Un ja tas tiešām tā būs, tad, kā jau es minēju, cilvēkiem īpaša dzīvošana droši vien te vairs nebūs paredzama. Tāpēc vienīgais veids, kā kaut ko un kad darīt, tas ir tieši šobrīd. Es neesmu pēc savas dabas un mentalitātes organizētājs, bet Dievs man ir devis pietiekoši analītisku prātu, lai redzētu bildi kopumā. Un saviem draugiem un varbūt sadarbības partneriem es esmu jau apnicis, un viņi noteikti man ir uzskatījuši par dīvaini, kad es jau gadus 10 atpakaļ esmu aģitējis visiem likt savās saimniecībās ģenerators vai kaut kādas citas alternatīvas enerģijas avots, kad cilvēkiem īsti vēl nebija saprotams, kā vispār ir iespējams, ka tik attīstītā laikmetā tehnoloģiski, kāds ir šobrīd, ka varētu pazust elektrība nevis dziļos laukos, dēļ sniega vai dēļ liela vēja vai lietus, bet ka elektrība varētu pazust veselos ciematos un pat valstīs, kā tas notiek šobrīd aizvien vairāk, ka var pazust un pazudīs internets. Un ka neskatoties uz to, ka mēs gatavojamies, mums Latvija būs šķietami tik neatkarīgi aizsargāta ar vēja parkiem un saules paneļiem, mēs nonāksim līdz brīdim, kad elektrības nebūs. Nebūs ne tikai varbūt kaut kāds dažas dienas, bet pat kādu ilgāku posmu. Tāpēc es iesaku cilvēkiem veidot savas saimniecības tieši tā, lai varētu iztikt bez šīs enerģijas. Nevis nodrošināties un
un saukt pārējos cilvēkus par atpalikušiem, kas nevēlas šos monstrus redzēt Latvijā vēja ģeneratoru formā, kas tiešām ir monstri, kas tiešām dažādos aspektos un veidos ietekmē visu vidi. Makšķernieki noteikti zina šo variantu, kā viegli izvilināt no zemes ārā sliekas. Pietiek pret zemi atbalstīt kādu puļķīti un pret ar viņu parīvēt, it sevišķi, ja viņš ir grubuļāins ar citu puļķi, un jau tuvāko 5 minūšu laikā no zemes, kur ir sliekas, viņas sāk līst ārā. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka dabā viss ir ārkārtīgi jūtīgs, un sliekas arī ir ārkārtīgi jūtīgi organismi, un viņām tas ir aizsardzības mehanisms, viņām tas ir aizdoms un bažas, ka rokās kāds plēsējs kurmis, un tāpēc viņas bēg tā kā virspusē. Un ja šāda traumatiska, jeb stresaina vide viņām ir nepārtraukta, tad sliekas tajā vietā vienkārši nevairojās un mūk no turienes. Un zeme vispār ir unikāla. Jebkas, kas ir blīvs, mēs ļoti labi zinām, ka mums vada ļoti labi, labāk skaņu un vibrācijas nekā mazāk blīva vide. Ja gaisā ja īsāk teikt, gaiss ar tēraudu, teiksim, salīdzinājumā ar tērauds pārvada skaņu un vibrācijas 7 līdz 8 reizes labāk nekā gaiss. Un tas, ko mēs dzirdēsim no vēja ģeneratoriem, kilometra attālumā pa zemi tas ies, attiecīgi kādi 4-5, atkarībā no augsnes, no mitruma. Un visas šīs vibrācijas ietekmē visu, kas notiks ekosistēmā. Ekosistēmā mainīsies ļoti strauji. Mainīsies valdošie vēji un dažādas citas pamatvēja plūsmas Latvijā, kur būs šādi milzīgi šķēršļi un monstri, kas pēc savas būtības jau ietekmēs plūsmu. Es nerunāju par kaitējumu, kas tiek nodarīts migrējošiem putniem un citiem dzīvniekiem. Es runāju par visu ekoklimata izmaiņu Latvijā, pateicoties vēja ģenerācijas monstriem, kas, ja gadījumā tiks tik lieli salikti, kā ir plānots pa Latvijas teritoriju, Latvijas vairs nebūs. Nebūs tādā ekovidē, kā mēs esam pieraduši to redzēt gadu simtiem un gadu tūkstošiem. Tas būs tiešām vairāk kā industriāls un tehnokrātisks parks vai vide, kas ir šis milzīgais sātanismu plāns ielausties tieši tajās vidēs, kas ir vistuvākās Dievam radītājiem. Un arī vēdās ir minēts par pēdējiem laikiem, kad cilvēki jau gadu desmitus atpakaļ ir likuši ziņas par to, kā tiek zāģēti ārā meži un iznīcināti koki, gan pilsētās, gan dabā. Tas ir viens no pēdējo laiku rādītājiem, kas parāda cilvēku degradēšanos un attālināšanos no Dieva dabas radītāja. Vēdās ir minēts par uzbrukumu govīm, svētajiem dzīvniekiem, ko noteikti to jūs arī esat redzējuši, kā dažādi zinātnieki jau gadu desmitus atpakaļ ar govīm veica eksperimentus un šuva viņos iekšā vārstus šajos nabaga lopiņos, dažādas pētīšanas orgānus, lai varētu manipulēt ar piena produktivitāti un taukvielām un vēl visu kaut ko, līdz pat tam, kā mūsdienās govis tiek atzītas vispār par nešķīstiem radījumiem un planētas iznīcinātājām dēļ CO gāzes, it kā saražotā apjoma, kas ir vienkārši neaprakstāms murks, kas iet viss pa lielam roku rokā ar to izglītību, kāda mums šobrīd dramatiski krītās pēdējos 100 gados, kad cilvēks ir tik viegli manipulējams un kura patiesā dievišķā vēlme un vajadzība pēc radītāja, nerunājot jau pat reliģiju, tiek aizstāta ar citu reliģiju zinātni, kad cilvēks vienkārši akli tic zinātnei un visām tām muļķībām, kas zem zinātnes tiek paliktas apakšā. Un tad, lūk, šis jau bija viens tāds eksāmens, ko latvieši, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi, ir mēģinājuši iet cauri
ar šo ticību zinātnei un dažādiem elementiem, kas tiek ievadīti mūsu ķermenī. Ja tas vēl skāra mūs varbūt vairāk vai mazāk individuāli, visi šie ģenētiskie testējumi un izmaiņas, tad šobrīd tas jau skar nevis mūs kā individuāli, bet tas ir tāds tiešs un plaša mēroga uzbrukums visam, kas ir radītāja radīts. Gan cilvēku modificēšana ģenētiski, gan dabīgās vidas iznīcināšana, kur vēl jebkuram ar atvērtu sirdi esošam cilvēkam ir iespēja satikties un runāt un saņemt reālu informāciju, ieskaitot tehnokrātisku, kas šajā gadījumā varbūt ir vairāk ar tādu pozitīvu pieskaņu, jo visas zināšanas ir ierakstītas Akāšas kronikās, tajā skaitā arī par enerģijas ieguves avotiem ārpus vēja ģeneratoriem. Šīs visas lietas mums ir pieejamas. Ja mēs esam atvērti dabai, ja mēs esam atvērti radītājiem. Tāpēc mans aicinājums laikam ir vairāk katram sevi ieskatīties un darīt, ko mēs katrs individuāli varam, lai šī pasaule izvesaļotos. Un šeit atkal noteikti atgriežos pie tā, ka tas ir darbs mums katram pašam ar sevi. Tā ir atgriešanās pie sevis caur radītāju un Dieva atrašana dabā un sevi iekšā. Tas nav protests, tas nav nāves vēlēšana tiem, kas kaut ko tādu Latvijā pieļauj, kā šo vēju parku būvēšanu. Tie cilvēki, kas runā par lāstiem un sauc sevi pa magiem, vai nu viņi nesaprot, ko dara, vai nu viņi nav nekādi magi, tāpēc, ka jebkurš sevi cienošs mags ļoti labi zina, ko nozīmē darbošanās ar enerģijām, ka enerģijas tiešām var pārcelt dzīvības un nāves enerģiju, tikai tas nekādā ziņā nav iespējams ar atklātu nāves un ļaunumu vēlēšanu otram. Pēc vediskās kultūras un karmiskiem principiem mēs ļoti labi zinām, ar ko tas vainagojās un kāds atnāk atpakaļ. Var uzlikt programmas uz pašiznīcību tiem, kas rīkojās pret dabu, bet šīs programmas jau automātiski dabā ir iešūtas. Viss, kas iet pret dabu, tiek iznīcināts, jo nav pasaulē lielāka spēka par mīlestības spēku un dievišķo spēku un Dievu pašu par sevi. Līdz ar to ir pilnīgi lieki cīnīties ar dabu un Dievu vienlaicīgi. Tas iznīcinās cilvēku no iekšpuses. Tas ir iemesls cilvēku slimībām, šī neizpratne, šī attālināšanās no dabas. Tāpēc atgriežoties pie šīs tēmas, kad tā saucamie magi plāno rīkot enerģētiskus uzbrukumus cilvēkiem, kas mēģina darīt kaut kādas šādas lietas saistībā ar vēja ģeneratoru izbūvi, ir aplams jau pašā saknē. Cilvēki, kas to dara un ir pie šīs politiskās aprites, kas ieviesīs kaut ko tādu, kas ir vērsts pret dabu, pret radītāju, jau savu līgumu ir parakstījuši un arī lēmumu sevi ir paši parakstījuši. Tāpēc tur kaut ko burties, tas ir pilnīgi lieki. Savukārt tas, kas ir nepieciešams, ir sakārtot mums pašiem savas sirsniņas, atgriezties pie radītāja Dieva, un jā, protams, tiem cilvēkiem, kam ir šis cīņas gars, lūk, šis ir brīnišķīgs brīdis, kur to izmantot. Cilvēkiem, kas ir plānotāji un organizētāji, ir brīnišķīgs brīdis, ko jau es redzu, jau ir arī kaut kādas redzams lietas tajā pašā Facebookā, kad tiek organizēti piketi, kad cilvēki varbūt izrāda savu neapmierinātību, taču neapmierinātību izrādīt, tas laikam nebūs pareizākais ceļš. Pareizākais ceļš ir ar mieru un mīlestību sirdī izveidot pretsparu, ieliekot savu enerģiju pretī tam, kas tiek veidots. Un to jebkurš radošs cilvēks zina.
Taču es varbūt no savas puses mazliet atkārtošu, kad, ja mēs sevi ieliekam savā vīzijā mieru, un ja mēs ieliekam savā vīzijā šo dabas purvīgo vidi, kā sakoptu, kā dabīgu, kā mīļu, kā cilvēkus, kas ir sirsnīgi, atgriezušies pie dabas un visi kopā šeit dzīvo. Un ja mēs šīs vīzijas sapludinām viens caur otru, ar citiem cilvēkiem, ar saviem tuvākajiem, un regulāri pie tām piedomājam, šī brīnišķīgā vide, ko mēs esam pieraduši saukt par Latviju, tiks saglabāta. Es varu palīdzēt ar šādām lietām, ar plānošanu, ar analizēšanu, ar vīziju veidošanu, ar tehniskiem un tehnokrātiskiem izskaidrojumiem saistībā ar vēja ģenerācijas objektu izveidas bezjēdzīgumu. Ja tas kaut kur var noderēt, tad es esmu gatavs piedalīties. Taču, kā jau es minēju, diez vai no manis varētu sanākt labs piketa organizētājs vai cīnītājs un vēja parku spridzinātājs, ja tādi būs uztaisīti. Tas, lai paliek to cilvēku izpildē, kuriem ir tāds aicinājums, un tas noteikti arī būs pie vietas kaut kad, bet dotajā brīdī es uzskatu, kad visefektīvākais būtu Gandija ceļš vai seno druīdu ceļš, no kurienes mēs esam nākuši un kas mēs esam bijuši, vīri un sievas, baltos, izrotātos, dabīgos tērpos, kas tikai ar savu sirdsatieksmi un savu skatienu bija spējīgi apturēt karapulku pretstatu kaujas laukā un likt vīriem salikt savus ieročus, paņemt līdzi, pagriezties un mierā pašķirsties no šīs zemes. Es ļoti ticu, es redzu, ka ir ļoti daudz Latvijā tādu cilvēku, kas šo saprot un jūt un kuru sirdīs tas atmostās. Es vēlos, lai šie cilvēki savās vīzijās satiekās kopā ar citiem cilvēkiem un palīdz šo vīziju saskatīt tiem cilvēkiem, kas to vēl nav mācējuši. Palīdzēt saprast, ka ar cīņu karš nav uzveicams. Un ar negatīvām pārsvītrotām bildēm mēs nevaram izveidot paradīzi. Vienīgais ceļš ir izveidot šīs bildes savos kopīgajos mentālos prātos un caur sirdi un mīlestību realizēt. Bet tas, kas mums latviešiem pietrūkst, un tas, kam mums ir jāsasparojās, tā ir šī otrā fāze bez sapņošanas. Šī reāla aktīvā darbība, kas sevī, kā jau es minēju, ja tu esi pēc dabas karējis, tad tava izpausme ir karojot vai cīnoties. Ja tu pēc dabas esi tirgonis, tad tās pārunas ar kaut kādiem vadības spēkiem vai ko citu. Jebkurš cilvēks atradīs pielietojumu sev realizēt radītāju plānu. Un radītāju plāns mums ir atklāt radītāju pašam sev iekšā un pasargāt viņu vidi, kur to ir iespējams realizēt un izdarīt. Tā ir daba, neaizskarta daba, dievišķa daba, kāda mums Latvijā par laimi šobrīd vēl ir, un es ļoti, ļoti ceru, ka tiks saglabāta vēl gadu tūkstošiem uz priekšu, un ka Latvija atzīms, kā šī gaišā druīdu vide, kur gudri un viedi cilvēki spēj saglabāt vidi dievišķu un spēj citiem cilvēkiem atgriezties pie dievišķā. Un ar to es laikam arī šo otro sarunas daļu pārtraukšu. Vēlēšu visiem par to padomāt,
tiem cilvēkiem, kuros ir šis organizēšanās gars, rīkoties un darboties. Un lai jums visiem veicas. Liels paldies par uzmanību un par pārdomām, kas katrā mūsos, lielāks vai mazāks varbūt, raisās šī visa sakarā. Līdz nākamajai reizei.